Hei, mans vārds ir Gunita Laksdiņas-Kroterēna, un šodien mēs tiekamies 26. rubrikas Darīt ir radīt, jeb nejaušība nav sērijā, un šodien es vēlos parunāt ar jums par sportu. Es nekad neesmu trenējusies nevienā sporta veidā, līdz ar to sports nav mana ikdiena. Tā kā dzimusi un augusi laukos, tad mana sporta zāle lielākoties bija pie Omas laukos vai kolhozā kartupeļu, biešu vagas, sienapļavas un ganības. Arī tagad es dzīvoju laukos, un mans sports lielākoties ir ar lāpstu, ar grābekli, kapli, tačku un tam līdzīgi. Taču šad un tad es izēju pastaigās ar vīru vai draudzenēm, un noiet 10 kilometrus nav absolūti nekāda problēma. Taču pirms dažiem gadiem mans sēdošais sporta veids, bet dzīvesveids, nolika mani uz lāpstiņām, un es veselu pusgadu mocījos ar muguras sāpēm un sapratu, nē, kaut kas beidzot ir jādara. Un ko tad es darīju? Es sāku ar mazumiņu. Katru rītu es piecēlās un veicu 3 mazus vingrinājumus. Izapļoju plecus, izapļoju gurnus, pietupos. Un tā ieviesu šo paradumu ikdienā un jau apmēram 3 gadu laikā mans tas mazais kompleksiņš liekot klāt ar vien jaunus vingrinājumus ir izaudzis līdz 10 minūšu rīta rosmē, kurā ir vingrojumi gan pleciem, gan mugurai, gan dibenam un citām problēmu zonām. Un vēl, kas man palīdzēja, ir mana drauga Āra Birzes atziņa, ja tev nav 10 minūtes savai veselībai, tad tev nav dzīves. Padomājiet par to. Un tiekamies atkal pēc nedēļas. Čau, čau!